Medību infrastruktūra. Lai medītu droši, selektīvi un rezultatīvi, kā arī pilnvērtīgi un ērti baudītu Latvijas dabu, liela uzmanība jāpievērš pārdomāti veidotai medību infrastruktūrai, medību torņiem, barotavām, šaušanas stigām un visam, ko paveicam, veidojot mūsdienīgu medību saimniecību. To darot, mums jāņem vērā gan labas sadarbības principi, lai nerastos domstarpības ar zemes īpašniekiem, gan likumā un noteikumos minētais. Būtiskākie normatīvie akti un norādījumi, kas medniekam jāņem vērā, ir šie. Veidojot barotavas, Ministru kabineta noteikumi numur 1483 savvaļā dzīvojošo medījamo dzīvnieku piebarošanas noteikumi. Būvējot torņus, Ministru kabineta noteikumi numur 421, medību noteikumi 80. un 81. punkti, kā arī lvm.lv atrodamā medību infrastruktūras rokas grāmata. Cieņa. Cieņa pret zemes īpašniekiem un sabiedrību ir svarīga, lai neciestu mednieku tēls, nerastos saimnieciska rakstura izaicinājumi. Vienmēr iztēlojies sevi zemes īpašnieka vai apsaimniekotāja vietā, padomā, kā mednieka intereses saskan ar ogotāja, sēņotāja, cita dabas drauga vai vietējo iedzīvotāju interesēm. Nekautrējies runāt, zvanīt, pajautāt, draudzīga komunikācija atrisina daudzas liekas problēmas. Ja gribam, lai medības atbalsta pēc iespējas lielāka sabiedrības daļa, tas ir ļoti svarīgi. Piemēram, nebrauc pāri labības laukiem, neizbrauk apļavas, nebojā cita paveikto darbu. Par to, kā iegūt nomedīto dzīvnieku, pirms tam vienojies ar zemes īpašnieku. Visbiežāk tie ir pretimnākoši un ļauj pa lauku pārvietoties sausā laikā, salā vai izmantojot tehnoloģiskās sliedes. Nebojā ainavu ar kroplīgi izveidotiem medību torņiem. Neņem torņu materiālu mežos bez atļaujas. Par torņu izvietošanu vienojies ar zemes īpašnieku. Dodoties medībās, savu auto novieto tā, lai tas netraucē citiem dabas draugiem. Apsver iespēju dzinējmedību laikā pie mastiem novietot zīmi "Notiek dzinējmedības" vai pirms tām painformēt tuvāko māju iedzīvotājus. Ja mežā notiek mežstrādes darbi, dod ceļu kokvedēju automašīnām vai pagaidi, kad tās pabeigs darbu. Un iespēju robežās vienmēr dalies ar nomedīto. Lai baudot meža veltes, nomnieki, kaimiņi un citi sabiedrības locekļi medniekus pieminētu ar labu vārdu. Medījamo dzīvnieku piebarošana. Atceries, ka likumā gan barotava, gan sāls laizītava faktiski tiek skatītas kā viens un tas pats. Tās aizliegts izvietot tuvāk par 100 metriem no jaunaudzēm, proti bērziem, priedēm, eglēm, kas nav sasniegušas 5 metru augstumu, un apsēm, kas nav sasniegušas 10 metru augstumu. Barotavas un sāls laizītavas aizliegts izvietot tuvāk par 250 metriem no lauksaimniecības kultūrām un valsts galvenajiem autoceļiem. Barotavas vai sāls laizītavas vietu vienmēr rakstiski saskaņo ar zemes īpašnieku vai apsaimniekotāju. Vislabāk tās plānot vidēja vecuma audzēs un briestaudzēs, jo tad tā kalpos ilgāk, netraucējot mežsaimniecību un nebūs jāpārvieto. Āfrikas cūku mēra dēļ barībai, ko patērē meža cūkas, barotavās jābūt pieejamai tikai dozēti, izmantojot dažādus piltuves veida risinājumus, slēgta tipa tvertnes ar caurumiem vai barības galdus. Ņemot vērā pēdējo gadu salīdzinoši maigās ziemas, sāls laizītavas medību saimniecībā pat varētu būt svarīgākas par intensīvu piebarošanu. Atceries, ka dzīvnieku ragu formu un žuburu skaitu nosaka ģenētika, bet apjomu, resnumu, tilpumu, minerālu vielu pieejamība. Medību torņi. Pats galvenais būvējot un izvietojot medību torņus, to novietojums nedrīkst traucēt lauku apstrādi, ražas novākšanu, mežstrādi un transporta kustību. Vispareizāk ir torņa izvietošanas vietu vienmēr rakstiski saskaņot ar zemes īpašnieku vai apsaimniekotāju.
Izvietojot torņus mežaudzēs, nedrīkst bojāt kokus, konstrukcijas naglojot pie tiem. Uz mineralizētas joslas var izvietot tikai pārvietojumu torni un tikai ugunsdrošajā periodā no 1. oktobra līdz 31. martam. Pārējā laikā tornis jānovieto vismaz 1 metru no tās, lai agrā pavasarī uzreiz pēc sniega nokušanas tas netraucētu šo joslu atkārtoti mineralizēt, ierobežojot uguns izplatīšanos mežā. Torni nedrīkst izvietot uz meža ceļa, bet drīkst izvietot tā malās. Tādā gadījumā medniekiem pašiem jāapkopj, jānopļauj laukums ap tiem. Apgriešanās laukumos torni izvietot nedrīkst. Tas pats attiecas uz transporta izmaiņu vietām, tā sauktajām kabatām. Uz meža stigām vislabāk izvietot pārvietojamus torņus, vismaz metru no tām, lai netraucētu transporta pārvietošanos. Torni drīkst ierīkot gan grāvī, gan uz grāvja bērmes un atbērtnes. Plānojot torņu ierīkošanu uz grāvju atbērtnes, atceries, ka jāparedz vismaz 6 metrus plata brīva josla no grāvja malas, pa kuru var pārvietoties meža tehnika un nepieciešamības gadījumā arī operatīvā tehnika. Ja medību torņus ierīko uz lauksaimniecības platībām, izvēlies vietas, kur to uzstādīšana netraucē un neierobežo zemes apstrādi. Medību torņu būvēšana. Torņus vislabāk būvēt no skuju kokiem, jo tie tik ātri nesapūst. Lai būvis ilgāk saglabātu savu stiprību, ieteicams koku materiālus sagatavot laicīgi, tos nomizojot. Protams, torni ērtāk būvēt ir no zāģmateriāliem, tomēr tie ir dārgāki. Tajā pat laikā izvērtē, kas ir izdevīgāk tieši tev – dārgāks materiāls, bet krietni ātrāks process vai otrādāk. Būvējot medību torņus, jāņem vērā ainavas un estētiskie faktori. Veido torni tā, lai tas iekļaujas dabīgajā ainavā. Pats svarīgākais, lai tornis ir drošs. Tam jābūt ne tikai stabilam, bet arī ērtam, uzkāpjot vai nokāpjot no tā. Ērtāk būs kāpt tornī, uz kuru ved kāpnes ar margām. Veidojot kāpnes, atstarpēm starp pakāpieniem nevajadzētu būt lielākām par 35 centimetriem. Atceries, ka torņa stāvēšanas vai sēdēšanas platformai jābūt vismaz 2,5 metrus augstai. Tad to varēs izmantot arī medībām diennakts tumšajā laikā. Valsts mežā kokus medību infrastruktūras būvniecībai atļauts izmantot tikai reģistrēta medību iecirkņa teritorijā un tikai tiem medību tiesību lietotājiem, kuri medību tiesības nomāno Latvijas valsts mežiem. Citos mežos saskaņojot ar meža īpašnieku. Ja esi valsts mežā noskatījis kokus, kuru caurmērs 1,3 metru augstumā ir mazāks par 10 centimetriem, tad drīksti tos izmantot par brīvu, tikai iepriekš saskaņot to ar iecirkņa mežkopi. Ja valsts mežā esi noskatījis lielākus kokus ar caurmēru, kas 1,3 metru augstumā lielāks par 10 centimetriem, tie no Latvijas valsts mežiem būs jānopērk. Koku izcenojumi ir mainīgi, bet indikatīvi tie ir šādi. Ja kokus iegādājies no Latvijas valsts mežiem, tad atceries, ka pieprasījumu koku iegādēji plānotajiem medību infrastruktūras objektiem var iesniegt reizi gadā – janvārī, februārī, martā. Pieprasījumā būs jāiekļauj iesniegums, kuru parakstījusi persona ar medību tiesību lietotāja pārstāvības tiesībām, plānotā koku ieguves vieta, kvartāla numurs. Mednieki un mednieces. Atceramies, ka lauksaimniekiem un mežsaimniekiem medības ir svarīgas no dzīvnieku populācijas regulēšanas viedokļa, bet mums ir svarīgi, lai attiecības ar šiem cilvēkiem būtu draudzīgas un cieņpilnas. Tāpēc komunicējam viens ar otru, saskaņojam savu rīcību un veidojam labu mednieka tēlu kopā.